Cerēsim, ka mēs Andru Biedriņu varētu ieraudzīt Latvijā arī biežāk kā tikai vasarā, bet parunāsim par jūsu pašu. Jūs esat ievēlēts FIBA Pasaule finansu komisijā. Kā jūs tikāt pie šādiem pienākumiem? Diezgan vienkārši. FIBA ģenerālsekretārs Patriks Baumans, kurš ir apstiprināts jau laikam uz 12 gadiem, atkal viņam ir līgums pagarināts. Līdzīgi kā ar lielākajiem sponsoriem, Molton un tādiem ir līgumi, tā kā tur viņi cenšas, lai ir tāda liela, varbūt pēcsacība un prognozējamība uz nākotni. Viņš piedāvāja un pēc tam jau FIBA centrālā padome to akceptēja, lai strādātu pie nākamā gada 4 gadu budžeta FIBai Pasaule, varbūt arī pie marketinga idejām. Tas bija kā pārsteigums jums, vai tomēr jūs gaidījāt kaut ko tādu? Mēs zinu ļoti sen, un to, kad viņš gribētu izmantot pieredzi tādas runas bija iepriekš, bet ne tik konkrēti, ko tieši. Bet šobrīd tas ir tā. Valsts pārvaldes aparātos, valdībā vai pašvaldībās finanses departamentiem ir ļoti vitāla nozīme. Vai tāpat ir arī ar FIBA finanšu komisiju? Kāda būs jūsu un visas komisijas pienākumi? Statūtos precīzi ir aprakstīti ir komisijas pienākumi, bet dažkārt un viņi ir sagatavot budžetu apstiprināšanai FIBA centrālajā padomē, kā arī jau minēja, strādāt pie marketinga iespējām un pie finansu kontrolas, pie uzraudzības. Tie būtībā ir šie pienākumi. Kā tas būs dzīvē, jāskatās. Šī komisija galīgi nav liela, viņu vada FIBA trežers, kas ir galvenais finansu izpildu cilvēks, viņā pēc amata ietilpst ģenerālsekretārs un ir vēl vairāk federāciju, Turcijas federācijas ir prezidents, ir vēl vairāku valstu pārstāvji. Vai finansu komisija ir viens no svarīgākajiem departamentiem FIBA jūsuprāt? Es domāju, ka sportā jau tomēr vienmēr svarīgāk ir sportiskā puse, kā jau minēja, kalendārs un sporta puse, bet bez finansēm tas nevar notikt. Un vienmēr svarīgi, lai finanses būtu kārtībā, bet tomēr es vismaz valstu viedokli, ka sportā galvenais ir sports, nevis finanses, un arī naudas pelnīšana nav galvenais sporta mērķis, bet tomēr, bez naudas nav iespējams. Jūs cerējāt kļūt par FIBA Europe prezidentu, īsti nesanāca, vai varat teikt, ka tagad, tiekot pie šī jauna amata, jūs esat kaut kādā veidā piepildījis savas ambīcijas FIBA gaitiņos? Starptautiskās basketbola federācijas. Tas, kas notika FIBA Eiropa, es neteiktu, ka man, tā nebūtu tāda ļoti varbūt liela traģēdija, kad es un, no Latvijas pārstāvs netika ievēlēts par FIBA prezidenti, lai gan es domāju, ka mums bija laba iespēja konkurēt, jo redzam, ka tika ievēlēts pārstāvs no Islandes, un tā kā iespēja konkurēt droši vien bija, bet man neizdevās, vai es netiku pielaists pie šīs konkurences. Tiesamies laikam tajā brīdī, tie, kas arī man atbalstīja, tā skaitā daudz lielas basketbola valstis, nenovērtēja to, kas notiek FIBA Eiropa kulāros. Un arī kāpēc tik tiešām, kas varbūt bija neprecizitāte vai kļūda no mūsu basketbola administrācijas puses, proti, ka dokumenti, vai varēja tikt uzskatīts, ka dokumenti tika iesniegt kādas ļoti nedaudz pavēlu vai iesniegt drusku neprecīzi. Par to, protams, tur var strīdēties un tiesāties, bet ne jau par to šobrīd tas
tas stāsts, bet parasti un arī klubu līmenī klubi ir sūtījuši vai federācijas ir sūtījuši dokumentus vēlāk, un tas vienmēr ir bijis akceptēts. Tagad tas visiem bija ļoti liels pārsteigums, kad pēkšņi par to tika sasaukt speciāla valdes sēde, kurā notika garas debatas un notika slēpts un slepens balsojums, kuru pēc tam praktiski neviens nespēja pamatot, kāpēc šai gadījumā Latvija nav pielaista tur un Grieķija, teiksim, tika pielaista, lai gan viņi tika iesnieguši dokumentus diezgan uz valdu daudz kārt vēlāk. Bet es domāju, tas kļuva skaidrs vēlāk, ka plāns jau bija sagatavots pirms tam. Un plāns, ko bija sagatavojis FIBA ģenerālsekretārs Nārs Zanulīns, kurš balstījās uz mazajām valstīm, lai, acīm redzot, nostiprinātu savu varu. Un to, ka tomēr valdē, kur arī tagad tiesa pēc jaunajiem FIBA statūtiem, arī FIBA Eiropa būs jāpārtaisa sava statūta, jāpārvēl savu valdi, jo tad, ja valde ir 26, laikam, cilvēku sastāvā no 52 federācijām, tad ir tiešām jautājums, kāpēc tad viena federācija ir labāk nekā otra, jo 26 tāpat tā nav tāda kā izpildes struktūra. Un tāpēc tagad viņai būs jābūt nelielākai kā trešdaļai no kopējo valsts skaita Eiropā, tas ir 52. Un tas ir arī tas, ko mēs būtībā rekomendējām, ka Eiropā pietika no 10 līdz 15. Bet ja tātad ir 26, un labi, es varētu pieņemt, ka tur nav pārstāvēt Latvija, kas tomēr ir pirmajā 10. Eiropā. Bet tas, ka tur nav pārstāvēta Serbija, Krievija, Izraēla un vēl ļoti Ukraina, ļoti nopietnas basketbola valstis, un kur izskatījās, ka tomēr, un tur pretī ir Islanda, Beļģija, Luksemburga, Gibraltārs. Tas izskatījās, ka tas tiešām bija gatavots un ar kaut kādu mērķi. Un šai gadījumā ne jau mēs pēc tam, bet daudz lielās citas basketbola valstis, kuras kopskaitā pārstāv 300 miljonus iedzīvotāju, kurās basketbols ļoti daudzās ir ļoti augstā līmenī. Šobrīd ir izveidojusi tādu, varētu teikt, organizētu opozīciju, kura, bet es domāju, ka sen FIBA Eiropa nebija bijusi opozīcija. Opozīcija vienmēr ir labi, ja ir organizēta un stipra opozīcija, tā liks strādāt labāk. Un varbūt jau ir varbūt arī tādi pirmie rezultāti, kad daudz vairāk FIBA Eiropa būs jādomā. Un arī kaut vai tas, kad jau ir palielināts komandu skaits fināla turnīros, protams, kā viņš tika palielināts jau uz Lietuvu. Tas ir atsevišķs stāsts, un to mums no vienas puses jāpriecājas, no otras puses, protams, tas veids, kā tas tika izdarīts, ir diezgan tāds nenopietns. Ko tad, vai FIBA